Mēs esam 170 km no Berlīnes uz Čehijas virzienā, kaut kur nelielā ķīlītī starp Čehiju un Poliju, Lauzicas tādā reģionā, kur faktiski kur notiek ļoti aktīva rūpnieciska darbība. Arī tāpēc tā ceļa specifika ir ļoti interesanta un tādi ātrumposmi, kā varbūt ir pierasts Latvijā, mums šeit ir ļoti maz. Protams, viņi ir ļoti šauri, ar ļoti aizaugušām koku malām, bet lielākoties ātrumposms notiek pa vienu ļoti milzīgu Dagakmanas ieguves karjeru. Šeit ceļus var redzēt tikai piebraucot pie šīs trases, un tālāk jau bez, tiešām tā ir stūrmaņa skola, lai varētu precīzi pilotam parādīt vispār uz kurien jābrauc, jo trase principā kādās vietās, 4-5 krustojās, ne tā kā burtiski, bet sajiet kopā tā, ka faktiski viens brauc uz vienu pusi, otrs uz otru pusi. Tāpēc bieži vien piebraucot pie līkuma ir bultiņas abās virzienās sarkans, un tad ir jāizdomā, uz kurien jābrauc. Ļoti interesanti ir šķērstot vietas ceļam pāri, kur ir uzmanības zīme, ka ir jāuzmanās no ceļu šķērsojošiem tankiem, kas arī ir tāds nebijis elements Latvijā. Bet, ņemot vērā aizsardzības budžeta pieaugumu, es domāju, ka mums arī visi cerības šādas zīmes ieraudzīt. Jāsaka tā, ka burvību šajā naktī mēs neieraudzījām. Uz pirmo ātrumposmu nostājāmies un, var teikt, pirmo kilometru arī nostartējām, bet tālāk jau laikam Mārtiņš pastāstīs par savām izjūtām, ka faktiski, kā teikt, nevienā brīdī nepazudām, kur mēs esam, bet tas, ko es stāstīju, jau faktiski bija otršķirīgi, jo, tāpat var arī aiziet acis ciet, un es varu tur runāt, bet, kā teikt, bez redzes tomēr, nekas nenotiek. Pirmajos kilometros jau domājam, ka mums tas rallijs vienkārši ir beidzies, nesācies. Jo, to, ka būs putekļi, mēs gaidījām, jo redzot jau arī, kas trases malā darījās pa dienu, gan arī pirms ātrumposma, redzot, kā sportisti jau devās pirmajos līkumos, ka putekļi nekrīt tik ātri zemē, kā gribētos. Bet, visvairāk jau mūs pārsteidza mūsu konkurence, ne tik daudz konkurence, bet braucējs no Emirātiem, kurš, acīm redzot, bija kaut kur sapinies savā meistarībā un izlīda mums burtiski pašā priekšā. Un, ņemot vērā, ka putekļi jau nebija nosēdušies no iepriekšējām mašīnām un vēl tāda kārtīga putekļu deva vēl no priekšējās mašīnas, kura brauc burtiski 100 metru priekšā, un mēs faktiski apstājāmies. Mēs slēdzām gaismas iekšā, ārā, tālās, tuvās papildu gaismas, un faktiski es pat starpību nemanīju nakts ātrumposmā, kad gaismas bija pilnīgi vispār viss izslēgts, un tad, kad viņas ir ieslēgts. Tas puteklis bija tāds, ka vienkārši pret sienu. Sākumā mēs nesapratām, kas pa vainu. Mēs viņu vienkārši domājam, mēs esam vai nu iedzinuši, vai kaut kas, jo mums starta laiku arī faktiski pusminūti pēc viņa startēšanas iedeva, jo starta deva tiesnesis. Tā kā trasē atgriežās otrais. Tas tā kā likās, ka varētu būt par iemeslu, kāpēc mēs pāris kilometros jau bijām viņam mastē. Tas gan nebija taisnība, bet, protams, finišā iebraucot arābs mums nāk klāt un prasa, vai mums bija putekļi. Mēs sakam, bija, protams, milzīgi putekļi. Viņš saka, viņam arī bija liela putekļi. Tad mēs domājam, varbūt viņam situācija bija līdzīga kā mums, bet beigās izrādījās pavisam savādāk. Tātad viņš bija vaininieks pie tā, kad viņš bija šī aprāva sacensības. Tātad 4. automašīnas sacensībās nobojāja visus rezultātus, sākot ar mums un līdz pat tiem, kuriem puteklis varbūt tās mazinājās tad, kad bija jau kaut kādas izkritušas mašīnas. Un pa vidu tam, kad viņš par tiem putekļiem un par to, kad jāatceļ sacensības, sajūties bija vainīgs, bet varbūt ne tik daudz sevi vainoja, bet bija gatavs risināt to problēmu, jebkādā veidā. Pat piedāvāja mums uz Emirātiem braukt, apmaksāt tur braucienu, lidojumus, mašīnas nogādāšanu uz Emirātiem. Tā kā redzēs, kas tur tālāk veidosies, un ja jau tāda iespēja arī būs, tad droši vien skatīsimies, varbūt arī izmantosim. Es domāju, ka pusotru minūti būtu diezgan neiespējami atgūt, bet jāsaka, ka laikam visi nostājies savās vietās, un rītdienas spēle sāksies no nulles, jo otrais ātrumposms, kā zināms, vispār nenotika, tika atcelts, un pirmā ātrumposma rezultāti noteikti tika arī atcelti.